Šodien kaķēns pirmo reizi ir izgājis no mājas. Bija silts vasaras rīts. Saules stari zaigoja visur. Kaķēns apsēdās uz lievenīša un pieniedzis acis no saules stariem lēks augļoja. Pēkšņi viņa uzmanību piesaistīja divas žagatas, kuras tikko bija atlidojušas un apsēdušās uz žoga. Apsēdušās uz žoga. Lūdzu, žogu darat visu, lai žagatas varētu apsēsties. Tas ir izbrīnīts, jā? Kaķēns lēni norāpās no lievenīša un sāka lavīties putniem klāt. Žagatas čircināja nerimstot. Kaķēns augsti palēcās, bet žagatas aizlidoja. Un nekas nesanāca. Kaķēns paskatījās apkārt jaunus piedzīvojumus meklējot. Pūta viegls vējš. Un tas dzina pa zemi papīriņu. Papīriņš skaļši virkstēja. Kaķēns noķēra to, skrambāja, mazliet sakoda. Tā kā neatrada tajā neko interesantu, tad palaida to vaļā. Papīriņš arī drīz aizlidoja. Tad kaķēns ieraudzīja gaili. Augsti ceļot gāja bez ķētu, tad apstājās, paplakšanāja ar spārniem un nodziedāja savu skaļo dziesmu. No visām pusēm sāk skriet vistas. Kaķēns ilgi nedomājot. Vienai vistai metās virsū, noķēra to aiz astes. Bet tā tik sāpīgi ieknāva viņam, ka kaķēns skaļi iekļāvās un aizskrēja atpakaļ pie lievenīša. Un aizskrēja atpakaļ pie lievenīša. Te viņu jau sagaidīja jaunas tiesas. Kaimiņu kucēns sāka skaļi riet. Un pat pamēģināja viņam iekost. Kaķēns skaļi sāka šņāpt, izlaida savus nagus. Un iesaka kucēnam par degu. Nāju, ja? Kucēns aizskrēja žēlīgs mirst, bet kaķēns sajūtās kā uzvarētājs. Viņš sāka laicīt savu ievainojumu vietu, pirms tam ieknāba vista. Ko kaķēns varat laimot? Pēc tam viņš pamatījās ar valsts, apkolās uz lievenīšu visā garumā un aizmuda. Ko viņš redzēs acīm, mēs nezinām, bet visu laiku miegāja raustīt ķepu un kustināja ūsas. Jā, ja beigusies bija paieradīšanās ar apkārtni.